smuks, tīrs krēsls no piedzvaigžņu viesnīcas. To es pats iznesu uz balkonu. Jā, redzēt. Kur tīrs ir te viss. Tā jau skats smuks nav nevajag. Tepiķis izsienos pleķos kaut kādos. Te ir leduskapis izlaicis un pats no skapīša. Cik es saprotu, viņam bija jābūt agrāk šeit iekšā. Te viņš ir izrāds no šejienes ārā. Un tagad viņš stāv viens pats šeit. Jā. Ļoti pilns ar gardumiem, redzēt. Minibāri saucās. Tā tad, laikam pašam jāpiepilda, skaidrs. Piedzvaigžņu viesnīcās parasti kā uzpilda. Pats labākais televizors. Jāpieliek špičkastīti klāt, lai viņi saprast, cik viņš liels. Laikam jaunākais LCD modelis. Te tāds smuks atskarā, jā. Rāda ar viņš burvīgi vienkārši. Ieslēgt. Kvalitāte afigenā. Jā, miglas bilde ir. Tā, kas tur? Gultceļi it kā tīri, normāli. Siena. Gultas gals. Te arī agrāk kaut kas bijis, bet kas nevar saprast. Gultas gals tīri. Jā. Tur arī tāds smuki izstās. Kādi izceļņi tur uz sienā. Saprast. Nē, labi, numurs daudz maz normāls. Cik es esmu bijis, bet, šitie plēķi foršē visur. Vienkārši. Vai tie cūkas dzīvojuši kaut kādu sakni? Varbūt mēs? Nē, es speciāls esmu. Te nāk tualete. It kā viss forši, bet, teiksim, parasti ir pie poda tāda birstīte, ar ko var nogasīt lāča ķepiņas. Šeit viņi kaut kur ir pazudus, nezinu. Iebuktētām izkastīte smukā. Bidē pat strādā. Kaut kādas interesantas tādas slīzes. Viss aizlīmēts, ar kaut ko aizbāsts. Atgādina Ēģipti bišķiņ. Šitā piedzvaigžņu viesnīcā. Labi. Šī te pagaidām viss, pēc tam es jums parādīšu, kāds izstās sporta zāle.